Ja runa ir par stresa pilnām situācijām, tad teju katrs Latvijas iedzīvotājs zina, ka talkā jāņem Nervestronga. Bet tagad Nervestronga izstrādātājs ir izveidojis jaunu formulu – Nervestronga Intensive. Par jauno Nervestronga Intensive sastāvu jautāsim raidījuma dzīvīte ekspertam, farmaceitam Andrejam Nikolājevam. Andrej, ar ko atšķiras? Es domāju par sastāvu Nervestronga un no Nervestronga Intensive. Nervestronga Intensive jau runā par to spēku, teiksim, ja? Principā īsos divos vārdos plašāks sastāvs, lielākas devas, attiecīgi intensīvāka iedarbība. Un praktiski Nervestronga Intensive sastāvā tur ir klasiska Nervestronga sastāvs, tikai lielākas devas, ja? 2 vai 3 reizes lielāka deva ir. Ja? Un, teiksim, ja mēs runājam par B grupas vitamīniem, tur ir dubultota diennakts deva, principā, ja? Un augu ekstraktiem viņiem tā kā trīskaršota tā deva nomierinošo augu ekstraktiem, ja? Tur baldriānam, melisai un tā tālāk. Attiecīgi par jauniem ekstraktiem atnāca 3 jaunie ekstrakti. Ja? Tas ir materes ekstrakts, miega vitānijas ekstrakts un lavandas ekstrakts. Ja? Nervestronga Intensive tā ir mūsdienas atbilde pret to intensīvāku stresu, to nervozo fonu, kas ir apkārt pasaulē vispār. Un, teiksim, tā ir stiprākā formula nekā klasiskais Nervestrongs, ja? Un palīdz gadījumos, kad cilvēkam ir tāda lielāka spriedzes, intensīvāki tādi nervozie, stresainie periodi, ja? Un viņam nepieciešama tāda intensīvākā palīdzība, teiksim. Un tad Nervestronga Intensive ir tā formula, kas sniedz tādu stiprāku antistresa iedarbību. Kad mēs runājam par intensīviem brīžiem, tiem pašiem eksāmeniem, sesijām, kaut kādam tur darba nomaiņām, teiksim, pirms darba intervijām, ja, tur tiešām jāpalīto kaut ko stiprāku, principā. Ja. Ne uzreiz tur par recepšu kaut kādiem preparātiem iet runa, ja, bet kaut ko, ko tu iegūst tādu stiprāku nomierinošo efektu, principā, ja, antistresa efektu. Bet tas varētu būt arī sēras, kad cilvēks ir zaudējis kādu no saviem tuviniekiem, vai šķiršanās periodā? Protams, mūsu laikos ir gan ne tikai tie pozitīvie, intensīvākie stresi, ja, bet arī tie negatīvas tās ziņas, ja, teiksim, tie zaudējumi, tuvinieku zaudējumi, ja, kaut kādi konflikti ģimenēs, teiksim, šķiršanas varbūt procesi, ja. Un tas tiešām rada ārkārtīgi lielu tādu spiedienu uz nervu sistēmu, ja, un tad tiešām ir jāmeklē pēc tādas intensīvākās, efektīvākās palīdzības, teiksim tā. Tas apmēram ir tāds emocionālās zemestrīces, tāda sajūta līmenī jautājums, ka tev liekas, tev viss uzsprākst, tevis nav. Un tādu tukšumu piedzīvot, tas ir ļoti smagi. Cilvēki, kas to ir piedzīvojuši, viņi saprot, un viņi arī nesaka kādam savam tuvam vai mazāk tuvam cilvēkam saņemies. Viņi zina, ka tu esi viszemākajā punktā, un tam ir jāizdzīvo cauri. Sākot no pirmās vārds, ka tu nespēj tam noticēt, ka ar tevi tas notiek, tu neesi īpašs un tu neesi no tā pasargāts, tad tev varbūt ir tāda tirgošanās, ko es būtu darījis savādāk, lai tas nenotiktu, sevis vainošana, ka es nepietiekam iedevu to, ko es varēju iedot, lai nepiedzīvo to zaudējumu. Un tikai tad varbūt parādās dusmas kā laba enerģija, kas varbūt tā jocīgi izklausās, bet dusmas ir laba enerģija, ka mēs sākam saprast robežu starp dzīvo un starp nedzīvo. Reizēm arī zaudē cilvēku ne tikai tāpēc, ka viņš fatāli aiziet, bet arī šķiršanās ir tāda pati nāve, kā ka cilvēks aiziet nāvē, bet ja viņš tevi pamet, tad tā ir iekšējā nāve, un tās ir dusmas, kā man to varēja nodarīt, kā man varēja sagādāt tādas sāpes. Es taču to neesmu pelnījusi. Jautājums, kāpēc? Tālu jau nemaz nav jāskatās, ka mēs ikdienā saskaramies ļoti tuvu. Mums ir kara zona. Ikdienā mēs dzirdam ziņās, ka notiek šausmu lietas pasaulē, un lai cilvēks neķertos pie pašiznīcināšanās metodēm,
labi zināmu alkoholu vai citām lietām, vai sevis žēlošanu, tad šis būtu ļoti labs tāds ieteikums. Nu, viss ir sācies savulaik ar pandēmiju, kas atnesa milzīgu stresu un neziņu nākotnē. Un tagad tiešām pievienojas klāt visi tie ģeopolitiskie satricinājumi, un tas rada ārkārtīgi lielu spiedienu uz to nervu sistēmu. Un tieši šajā gadījumā, ja hroniski tam notiekot, nervu sistēma viņa izsīkst, viņa izdeg, teiksim, mūsu darba uzdevumi, darba jautājumi nekur nepazuda. Cilvēks katru dienu iet uz darbu, un viņam jāiet uz darbu, jo citādi nevar, teiksim, izdzīvot. Līdz ar to, runājot par stresa fonu, par stresa apjomu uz nervu sistēmu, tā ir es pat baidos salīdzināt, cik lielāk tas apjoms ir salīdzinot ar 3-5 gadiem atpakaļ, pieņemsim. Un līdz ar to, teiksim, visi tie uztura bagatinātāji, gan tas pats Nervostrong un Nervostrong Intensive tagad, viņi visi radīti speciāli, un šobrīd viņi ir ļoti aktuāli un ļoti nepieciešami tieši tam nervu sistēmas atbalstam. Vēl es vēlējos tev kā farmacētam jautāt, kādas ir tavas domas par to, ka Latvijā diemžēl samazinās dzimstība, bet zāļu patēriņš strauji paaugstinās. Es pat teiktu nevis dzimstība, bet vispār kopējais skaits, iedzīvotāju skaits samazinās Latvijā, demogrāfija pasliktinās tādā ziņā. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz zaļu patēriņu, es pats biju izbrīnīts, bet zaļu patēriņš viņš tieši pieaug. Un es papētīju, kuras zaļu grupas arī pieauga, un tas notika tieši uz tās pandēmijas laiks to ieslēdz. Tas pieprasījums patēriņš, zaļu patēriņš ir pieaudzis, un tieši grupas no nervu sistēmas grupas, kardiovaskulāras zāles, un arī kuņģa zarnu trakta zāles. Kāpēc, kā to var, teiksim, nokomentēt? Viss tas stresa fons, kas ir pieaudzis entās reizes, viņš ir ļoti ietekmējis cilvēku veselību, to psihisko veselību. Un caur to psihisko veselību mēs zinām, ka visas skaitas nāk no nerviem. Un caur to psihisko nervu sistēmu viņš ir ietekmējis gan sirdi, sirds asinsvadu sistēmu, visi tie infarkti, insulti, hipertonijas un tā tālāk. Aktivizējas daudz biežāk notiek. Kuņģa zarnu trakta problēmas, tas ir tā saucams kuņģa čūlas, teiksim, uz nervu pamata, tas ir diezgan bieži izplatīta problēma. Vienkārši gremošanas trakta problēmas, pieņemsim, aizkuņģa dziedzeris sliktāk sāk strādāt, sliktāk sāk izstrādāt savus fermentus, gremošanas fermentus, un cilvēkam pasliktinās tā vispār tā kopēja gremošana, un viņš nevar saprast, kāpēc, un tad aiziet pie ārsta, viņš noskaidro, ka viņam tādas problēmas, un viņam jārastē gan nervi, gan arī kuņģa zarnu trakta. Un viss tās kopējas, un tas ir tāds diezgan interesanti, ka demogrāfija mums iet uz leju, bet zaļu patēriņš uz augšu. Un tas ir īstenībā diezgan nepatīkama lieta. Tas liecina par to, ka mums tiešām daudz agrāk, daudz efektīvāk, daudz ātrāk jāsāk atbalstīt to pašu nervu sistēmu, lai viņai nodrošinātu tā saucamo Nervostronga vairogu, un cilvēks būtu tiešām noturīgāks pret stresu. Andrej, man jāsaka tev kā komplimentu, ka tu esi vīrietis ar nenosakāmu vecumu. Saka, lūdzu, kā tu uzturi sevi formā, kā tu neielaidi sevī stresu? Kādas ir tavas tādas pamatlietas, bez kurām tu nevari dzīvot? Teiksim, tā stresu neielaižu, tas ir paskaļi, teiksim, stress mani ieiet arī diezgan pilnā apmērā, teiksim, es arī esmu parastais cilvēks, un neesmu no dzelzi uztaisīts, bet mums ir jāiet pareizi, jācenšas tiešām, teiksim, uzturā lietot foršus, svaigus, tādus sabalansētus produktus, gan pārtiku, mazāk to junk food, tā saucamo, un jānodarbojas arī ar fiziskām aktivitātēm,
Un pēdējā laikā es ļoti forši atradu sev jaunu hobiju, par ko es biju ļoti patīkami pārsteigts. Lielu tenisu sāku spēlēt. Ja? Un tas spēlējot tenisu, tas man sniedz diezgan daudz arī tos endorfīnus. Ja? Un endorfīni tie ir tā saucamie iekšējie dabīgie antidepresanti. Ja? Es ļoti ceru, ka mūsu šīs dienas saruna noderēs, patiešām aizklāvēsies līdz cilvēku sirdīm, ka tas ir tik vienkārši. Starp citu, ļoti labs ieteikums, viegli. Es sev pēdējā laikā arī stāstu. Nevajag pārāk aizdomāties, uztver viegli, paies, viss būs normāli un kaut kā tā, kas sāks uz laita tāda, teiksim, vieglāk. Vieglāk uztver to realitāti. Kā mēs uz to raugāmies. Jā. Un tagad ir tāds palīgs. Paldies liels, Andrej. Paldies. Viss, kam tu savā dzīvē pievērsi uzmanību, pieņems spēkā. Viss, kam tu atņem savu uzmanību, izgaist un pazūd. Esi tas, kas rada un iedvesmo. Ikdienā rūpes par veselību bieži vien paliek otrajā plānā. Un par to, ka kaut kas nav kārtībā, aizdomājamies vien tad, kad izjūtam diskomfortu vai sāpes kādā no ķermeņa daļām. Īstenībā locītavu novecošanās sākas jau ap 30–40 gadiem, bet bieži vien arī jaunākā vecumā. Tā nav tikai tādu vecu cilvēku saslimšana. Ja? Tas ir kaut kas tāds, par ko aizdomāties patiešām jau arī jaunākā vecumā. Kādi ir pirmie locītavu raidītie trauksmes signāli, kas liecina, ka kaut kas nav kārtībā? Tas varētu būt kaut kāds stīvums, kaut kāda fleksibilitātes samazināšanās, grūtāk veikt kaut kādas ikdienas darbiņus. Un, protams, tās arī varētu būt nelielas sāpes, tādas tā kā iekaisuma pazīmes. Kas notiek ar locītavām, ja tās nelieto? Tā teikt, pārlieku saudzējam. Pirmkārt, lai locītavas būtu veselas, jābūt stiprai muskulatūrai. Nekustoties, mums novājinās muskuļi, līdz ar to locītavām kļūst grūtāk. Protams, arī samazinās, kā jau es teicu, šī fleksibilitāte, samazinās kustību apjoms. Jā, tādēļ kustībām ir jābūt. Arī, ja cilvēkam ir jau kaut kāda locītavu saslimšana, vienalga jāturpina kustēties. Kam teikt nē, lai locītavas kalpotu ilgāk? Kādi faktori negatīvi ietekmē locītavas? Es teiktu, ka tomēr pirmajā vietā ir šis liekais svars, par ko varbūt tās pacientiem nevienmēr gribās teikt, bet tā tas diemžēl ir, jo lielāks cilvēkam ir svars, jo lielāka slodze ir locītavām, jo ātrāk viņas nolietosies. Tādēļ tas ir tas pirmais, par ko sāka domāt. Un pēc tam jau vispārējais, kas ir mazkustīgums, neveselīgs uzturs, arī smēķēšana, piemēram, jo jebkura darbība, kas veicina iekaisuma attīstību, kas ir arī smēķēšana, veicinās arī iekaisuma locītavās ātrāku novecošanos. Jāatcerās, ka locītavu veselīgumam svarīgi ir veseli saistaudi. Un saistaudus bojā glikoze, tātad cukurs. Glikācijas procesā bojājās kolagēns, piemēram. Un tātad, ja cilvēks ļoti daudz uzņem cukuru, saldumus, ātros ogļhidrātus, tas īstenībā arī ietekmē locītavu veselību, par ko parasti neviens neaizdomājas, bet tā tiešām ir. Locītavu veselībai svarīgs ir kolagēns. Ar gadiem tā sintēze organismā samazinās, un tāpēc ir nepieciešams uzņemt to papildus. Jautāsim farmacētam, kādi ir viņa ieteikumi. Kolagēns ir organiskā cilvēka organisma sastāvdaļa, kas veido locītavas izturību. Pēc būtības ir divu tipu kolagēni, ir kolagēns 1 un kolagēns 2. Un brīžiem ir tā, ka, diemžēl, rezerves ir samazinātas. Pēc būtības farmaceita loma šim jautājumam ir tikai piegādāt cilvēka organismam šo te kolagēnu. Un viens no labākajiem šobrīd, kas ir pieejams Latvijā, ir tāds C-Myogemze, kas ir ražots Šveicē. Tur ir gan pirmais, gan otrais kolagēns. Tieši tas, kas ir vajadzīgs organismam, ir tā, ka šīs te kolagēns ir līdzvērtīgs tam, kas ir cilvēka organismā. Līdz ar to arī šīs uzsucas daudz labāk nekā parastais.
kolagēna daudzums vienā cemiogēmze kapsulā ir pietiekams, lai pilnībā ar to nodrošinātu locītavas. Taču nedrīkstam aizmirst arī par aktīvu dzīvesveidu un veselīgu uzturu. Parūpēsimies par savām locītavām. Izgulējies cilvēks ir laimīgs cilvēks, bet ja neizdodas pietiekami izgulēties vai nenāk miegs, kas būtu jādara? Uz šiem jautājumiem es šodien esmu lūgusi atbildēt miega speciālisti Natāliju Bērziņu. Sveiki, Natālija! Sveiki! Saki lūdzu, vai visiem cilvēkiem ir nepieciešams vienāds daudzums stundu, lai labi izgulētos? Noteikti nē. Ir intervāls, kas ir tāds vidusmēra intervāls. 7–9 stundas ir pieaugušiem cilvēkiem, bet tas ir atkarīgs arī no vecuma. Piemēram, jaundzimušiem jāguļ 17 stundas, pusaudzim vidēji 9–11 stundas. Ja mēs runājam par gados vecākiem cilvēkiem, kuriem ir, teiksim, tuvāk jau 60 gadiem, tad tas varētu būt 7–8 stundas. Bet tas nenozīmē, ka mums visiem ir jāguļ obligāti 9 no tā intervāla. Ir absolūti normāli, ja cilvēkam ir pietiekoši ar 7 stundām. Es vēlos pajautāt, lai arī mūsu skatītāji visi zina, kas ir melatonīns. Melatonīns ir hormons, ko producē mūsu pašu smadzenes, kurš ir saistīts cirkadiāno ritmu regulācijā. Un dienas gaisma melatonīna ražošanu nomāc, un tad, kad dienas gaisma ar zilu spektru samazinās un naktī tā nav, tad sāk izstrādāties melatonīns, un tas, zinātniski runājot, paver, tā teikt, miega logu, lai cilvēks varētu aizmigt. Melatonīna produkcija visintensīvāka un vislielāka koncentrācija ir līdz 10 gadu vecumam, un pīķis ir ap 7 gadiem. Tas nozīmē, ka bērnībā melatonīna mums ir vairāk, un pēc 10 gadiem melatonīna produkcija samazinās pakāpeniski, un kaut kur uz 55 gadu vecumas, 50 gadu vecuma melatonīns ir diezgan zemā līmenī. Pastāv uzskats, ka bezmiegs ir gados vecāku cilvēku problēma, bet patiesībā tā nav. Pieredze rāda, ka arvien vairāk gados jauni cilvēki saskaras ar miega traucējumiem, jo viens no biežākajiem bezmiega izraisītājiem ir stress un pārslodze, kas tiek piedzīvot ikdienā. Kā arī vēl viena kategorija, kas saskarās ar miega traucējumiem, ir cilvēki, kam ir izjaukts miega cikls, piemēram, ceļojot, kad mainās šīs laika zonas, kā arī cilvēki, kas strādā diennakts maiņu darbu. Es nevaru atrasties citā vietā un aizmigt. Es aizgāju uz aptieku. Man pienāca ļoti jauka meitene, konsultante, un sāka izjautāt, ko tad es īsti meklēju. Un es izskaidroju šo problēmu. Un viņa uzreiz man parādīja kastīti, un uzrakstīts bija Good Sleep Spray. Man ļoti interesanti pašai, kā tas viss strādās. Es meitai palūdzu, lai viņa uzņem laiku, cik ilgā laikā es aizmiegu. Un vidējais aizmigšanas laiks bija 13–15 minūtes. Tas miegs bija salds, tāds salds miegs, patīkams miegs. Iemigšana ļoti viegla. Un nākamā dienā es pamodos žirgta, priecīga, gatava jauniem izaicinājumiem. Nebija šī miegainības sajūta. Mēs esam ieradušies Latvijas farmācijas uzņēmumā Lotus Pharma ražotnē, kur tiek ražots Good Sleep Spray. Man šodienas sarunbiedrs ir Lotus Pharma Good Sleep Spray zīmola vadītāja Madara. Sveika, Madara! Sveika! Jūs bijāt pirmie, kas izveidoja Latvijā šo unikālo produktu. Pastāsti lūdzu, no kā tas sastāv, kāpēc viņš ir labāks vai īpašāks par citiem? Mēs Lotus Pharma bijām pirmie Latvijā, kas izveidoja šo unikālo un inovatīvo līdzekli Good Sleep Spray. Ar ko tas ir īpašs? Ar to, ka tas ir zem mēles izsmidzināms melatonīna līdzeklis. Respektīvi, mēs iepūšam zem mēles un ļaujamies miegam. Kā mēs nonācām pie šīs idejas, ka vispār ir jāražo? Pirms 7 gadiem
sarunājoties un apspriežoties ar speciālistiem, nonācām pie secinājuma, ka tirgū nav analogu, nav līdzekļu, nav tieši melatonīnu saturošu spreju, kas palīdz ātrāk aizmigt. Mēs izveidojām šo te Good Sleep spreju, kuras sastāvā ir melatonīns un pasifloras lakstu ekstrakts. Šim te ārstniecības augam jau izcenis ir zināma nomierinoša iedarbība un miegu veicinoša. Runājot par to, kāpēc tikai šīs divas sastāvdaļas ir Good Sleep spreja sastāvā, var ņemt par piemēru to, ka bezmiegs, kā viņš rodas. Ir divi bezmiega iemesli. Dienas laikā uzkrātais stress un melatonīna trūkums organismā. Good Sleep spreja iedarbojas uz abiem šiem te diviem iemesliem. Respektīvi, satura melatonīnu, kas ir miega hormons un veicina iemigšanu, un satura šo te pasifloras lakstu ekstraktu, kas veicina, nomierina, mazina stresu un palīdz aizmigt. Good Sleep līnijā ir divi produkti – Good Sleep spray un Good Sleep kapsulas. Kapsulas ir vērtīgas ar to, ka satur melatonīnu un ārstniecības augus, kā piemēram baldriāni, apiņus un pasifloru. Sākotnēji saskaroties ar miega problēmām, es ieteiktu izvēlēties dabīgu līdzekli, piemēram, Good Sleep spray, kas satura melatonīnu, jo tas neizraisīs piereduma veidošanos un arī miegainību nākamajā dienā. Būtiski arī apzināties, ka bezmiegs ir problēma, ar ko nav jāsamierinās, jo 90% gadījumu šos te miega traucējumus var veiksmīgi risināt. Kādi ir tie veselīgie faktori, tie logi, lai mēs varētu ļoti ātri un veselīgi aizmigt? Jo man šķiet, ka tā vislielākā problēma ir tieši tā aizmigšanas lieta. Jā, to nosaka daudz dažādi faktori, kuri varētu darboties. Protams, pats režīms, ko cilvēks piekopīs, ir svarīgs. Nedrīkst ēst treknu ēdienu vai ļoti ātrus ogļhidrātus, jo bija pētījums, tas gan nav tāds baigi zinātniski pamatots, bet bija interesants pētījums, ja cilvēks īsi pirms aizmigšanas vai pirms gulētiešanas apēd treknu ēdienu, viņam pēc tam naktī rādās biežāk murgaini sapņi. Vēl viens jautājums ir par intīmajām attiecībām pirms miega. Protams, ka tas veicina labu miegu, protams. Un tas ir pat ļoti labi. Un arī runājot par to, ko gultā, piemēram, nedrīkst darīt, tad arī šeit iezīmējās tas, ka intīmās attiecības ir tas, ko var un vajag darīt, tāpat kā miegs. Bet gan visu pārējo gultā darīt nevajadzētu. Surfot internetā, mācīties, lasīt, neko nevajadzētu. Lasīt arī ne? Arī. To es gan daru. Tas ir saistīts ar to, ka jūs esot gultā, darot kaut kādu citu darbu vai citu lietu, jūs veidojat galvas smadzenēs asociāciju. Jūs sākat asociēt gultu ar to nodarbību. Es varu teikt arī skatītājiem bez nevienas mela piliena, ka es arī esmu šī produkta fans. Es vispār guļu ļoti labi, bet man uz nakts galdiņa vienmēr stāv šis produkts. Un tas man ir tāds tā kā glābšanas riņķis reizēs, ja man tas ir vajadzīgs. Un patiešām varu atklāt, ka man viņš palīdz ar jau pirmo pūtienu. Šīs te zemmēles sprejs ir īpaši ar to, ka viņš ātrāk iedarbojas, jo zemmēles mums ir gļotāde, tur ir asinsvadi, un lietojot šo te pūšamo zemmēles, ātrāk šī te viela, šis te melatonīns, šis te miega hormons nonāk asinsritē. Līdz ar to mēs ātrāk aizmiegam. 3 ieteikumi, ko darīt, lai labi izgulētos. Jā, diezgan grūti to ietilpināt tikai 3 ieteikumos, bet es mēģināšu. Viens ir absolūti noteikti, tas ir režīms, ko mēs darām pirms miega, kā mēs darām pirms miega. Ir jāpieliek klāt relaksējošas aktivitātes, tas, kas cilvēku nomierina, liek justies labāk. Tur var būt arī tās pašas romantiskas attiecības, absolūti noteikti. Tad arī vēl viena lieta, ko darīt, lai labāk aizmigtu, ir vēdināt telpas, obligāti skatīties un arī pašiem piekopt aktīvāku elpošanu, elpošanas vingrinājumus. Piemēram, tāpat elpošana ar vēderu, kad mēs ceļam vēderu un ieelpojam skaitot uz 4, piemēram, un izelpojot uz 4, ka tas var palīdzēt relaksēties. Un noteikti tas, ko noteikti nevajag darīt, ir gulšņāt gultā un gaidīt miegu. Lūdzu, tā nedara, tas nestrādā. Lai cik arī jūs gribētu, tas nestrādā, tas ir zinātniski pārbaudīts nezinu cik gadus.
ņemsim vērā visus ieteikumus, un ja nelīdz, tad tomēr varam arī ieteikt Good Sleep Spray. Tas jums, lai labs miegs vakarā!